Kojoti sagādā sensāciju. Virslīgā atkal panākumi RSU un Ķekavei. Latvijas Universiādē pieteikušās 3 komandas. Burgdorfas Wizards uzvar šīs sezonas svarīgākajā spēlē. Esiet sveicināti, dārgie klausītāji! Jūs klausāties Floorball News W podcastu. Tuvāko minūšu laikā mēs atskatīsimies uz aizvadītās nedēļas notikumiem sieviešu floorbolā Latvijā un pasaulē. Sestdien ļoti svarīgu spēli Šveices SML līgā aizvadīja Diānas Isjomins pārstāvētā Burgdorfas Wizards savā laukumā, uzņemot sīvākās konkurences par automātisku vietas saglabāšanu stiprāko pulkā UHC Hofen. Isjomin izcēlās ar vārtiem un palīdzēja Burgdorfietēm izcīnīt uzvaru ar 2-1. Pirmajos 2 periodos uz tablo dega 2-0, trešās trešdaļas sākumā latvietes komanda panāca 2-0. Pamatlaika beigās Adriana Kviencinska samazināja rezultātu starpību līdz minimumam, taču tas bija arī viss, ko UHC Hofen spēja izdarīt. 2-1. Tātad brīdī, kad līdz SML līgas regulārā turnīra beigām atlikušas 5 spēles, Burgdorfas Wizards ar 15 punktiem ieņem 6. pozīciju. No 5. vietas atpaliekot par 9, bet no play-off zonas par 12 punktiem. Teorētiskas iespējas iekļūt labāko 4. Burgdorfietēm ir. Tomēr ir jānotiek ļoti lielam brīnumam, lai 4. vietā esošā Red Ants Richensberg zaudētu visas spēles. Turklāt jāzaudē ir arī 5. vietā esošajai FB Riders DBR. Jāpiezīmē, ka tieši ar sarkanajām skudrām Isjominas komandai paredzēta nākamā spēle. Pagājušās ceturtdienas vakarā oficiāli noslēdzās pieteikšanās 23. Latvijas Universiādes sieviešu floorball turnīram, kurš 20. janvārī notiks Rīgas Olimpiskajā centrā. Diemžēl jāatzīst, ka čempionātam pieteikušās vien 3 augstskolas: Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņu Universitāte un Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija. Turnīra galvenais tiesnesis Remārs Vikāns sarunā ar Floorball News W sacīja, ka šis ir galīgais komandu skaits. Vienlaikus viņš atzina, ka ja kāda augstskola ir nokavējusi pieteikšanos, tad tā var droši pieteikties šobrīd un visticamāk tā tiks pielaista dalībai turnīrā. Aizvadītās nedēļas nogalē notika 4 spēles Latvijas čempionāta sieviešu 1. līgā. Ceturtdien Kojoti savā laukumā sagādāja sensāciju, negaidīt pieveicot Ķekavas Bulldogs ar 8-5. Piektdien Rubeni 1 viesos ar grūtībām pārspēja Kruspils 7-6, līdzīgi kā FK Ādaži ar Rīgas Lavām 9-8, bet sestdien Irlava Tukums tikai pagarinājumā tika galā ar Liepājas Universitāti 4-3. Aizvadītās nedēļas nogalē notika 2 spēles Latvijas čempionāta sieviešu virslīgā. RSU piektdien viesos ar 6-3 pieveica Rubeni, bet FK Ķekava ar 6-4 pārspēja otru novada komandu Ķekavas Bulldogs. Spēle, kuri notika Kocēnas sporta namā, veiksmīgāk sāka rīdzinieces, kuras izvirzījās vadībā ar 2-0. Tomēr Rubeni pirms pauzes samazināja rezultātu starpību un otrā perioda sākumā Lība Daimiko panāca izlīdzinājumu 2-2. RSU atbildēja ar vēl 2 vārtu gūmiem, pēc tam abas komandas apmainījās pa precīzam metienam, bet gala iznākumu 43. minūtē panāca Luīza Biļīnska 6-3. Savukārt pirmā virslīgas spēle Inčkalna sporta kompleksā kopumā izritējuši samērā līdzīgā cīņā. Pirmajā trešdaļā iniciatīva piederēja mājniecēm, kuras atpūtā devās ar 3-0 uz tablo. Otrais periods sākās ar nospiedošu Ķekavas Bulldogs komandas pārsvaru, tomēr vārti tika gūti vien 33. minūtē, kad precīzi bija Natālija Babjuka. Tiesa pēc mirkļa Dina Štāle atguva +3 Ķekavai. Trešo periodu iesākot abas komandas vēl pareizai apmainījās vārtu gūmiem, neilgi pēc tam Līga Vancāns samazināja rezultātu starpību līdz minimumam, bet pamatlaika izskaņā Gundaga Vancāna raidīja bumbiņu tukšos vārtos 6-4. Piebildīšu, ka video apskatu no Ķekavas derbija Inčkalnā jūs varat noskatīties mūsu YouTube kanālā youtube.com/floorballnewsw.
Zviedrijas 2. divīzijā kārtējās spēles pagājušajās brīvdienās aizvadīja mūsu leģionāris. Anetes Šeinas pārstāvētā Endre IF Angdam Oldīs ar 8-4 pārspēja Vaskindas AIS, bet Kristīnas Brantes un Laumas Višņevskas Endre IF Angdam A ar 11-7 pieveica Vīsbīs komandu. Šeina savā spēlē nepiedalījās, Brante guva 2 vārtus un izdarīja rezultatīvu piespēli, bet Višņevska ar rezultativitātes punktiem neizcēlās. Tas arī viss, ko vēlējāmies pastāstīt. Atlicis vien ielūkoties šīs nedēļas notikumos. Kā jau minējām, svētdien Rīgas Olimpiskajā centrā notiks Latvijas 23. universiādes sieviešu florbola turnīrs. Sestdien paredzētas 4 spēles Latvijas čempionāts sieviešu 1. līgā. Nav 100% zināms, vai notiks Rubens 1 un Rīgas Lāvu duelis. Pat labāk Rubens pārstāvji veids pārunas ar Latvijas izlases galveno treneri Jāni Freivaldu par šīs spēles iekļaušanu starp Latvijas izlases treniņu nometni. Bet Diāns Šomins pārstāvētā Burgdorfas Vizards mērosies spēkiem ar Red Ants Ričensberg. Paldies, ka klausījāties! Mēs no jums atvadāmies ar kādu smieklīgu un jautru video. Lai jums kopumā arī jautrs un pozitīvs noskaņojums šajā nedēļā. Visu labu!